Mēdz vaicāt, kas Rīgai raksturīgs? Tīrība, skaistums un, protams, daudzās jaunceltnes. Kuģu būves un remontu rūpnīca Vecmilgravī uzcēlusi slimnīcu. Rīgas manufaktūras jaunajā bērnu dārzā mazuļi drīz tiksies ar saviem iemīļotajiem pasaku varoņiem. Top pirmie nami pēc jaunajiem tipveida projektiem. Palūkojieties, kā šādā namā izskatīsies vienistabas dzīvoklis. Ar aizskaru to var pārdalīt divās telpās. Šāda virtuve ir katras saimnieces sapnis. Velosipēdu rūpnīca Sarkanā zvaigznē. Tās slīpēšanas cekā strādā Mārtiņš Pavārs. Ikdienas viņš veic 5-6 darba normas. Nesen viņš izpildīja 11 normas. Paklausīsimies, kā viņš to panāca. Slīpējot atsevišķas dakšas no sākuma līdz galam, tas sakars un mazinās darba raļu. Es slīpešanu sadalu vairākos paņēmienos. Tam ar lielāku daudzumu dakšu visam pēc kārtas slīpēju apakšdaļas, pirmās jau atzīstušas un varu sākt augšdaļu slīpešanu. Nākošas dienas darbam šēvis sagatavoja vakarā. Parasta praksa lietot 10 šēvis dienā. Man pietiek ar 4. Pareiza proporcija, savienojot līmi ar pulveri, palielina šēvu izturībā. Tā es krietni vien ietaupu laiku ražīgam darbam. Un beidzot, brīvajā laika veselīgi atpūšos, krājot spēkus nākošai jaunai darba dienai. Rīgas apavu fabrikas 1. maijas kolektīvs kā pirmais republikā apguvis apavu ražošanu ar mikroporainās gumijas pazoli. Dot iedzīvotājiem vairāk labu apavu, reiz tā cenšas fabrikas kolektīvs, uz to tiecas racionalizatoru radošā doma. Agrāk apmales izgatavošanai izpildīja 3 operācijas. Mehaniķis Aleksandrs Kukše apvienoja šīs 3 operācijas vienā.
Sezonai fabrika izlaiž daudz skaistu, izturīgu apavu. Lai labāk apmierinātu augošās patērētāju prasības, Vidzemes kolhozu tirgū kapitāli pārbūvēts gaļas paviljons. Vairāk nekā 200 republikas kolhozu, glīti, tīri un ērti iekārtotajos stendos piedāvā pircējiem savus ražojumus. $15 tonu svaigu augstvērtīgu gaļas produktu iegādājas ikdienas šeit Rīgas darbaļaudis. Piedod, draugs, ja nespēšu tev izstāstīt visu par savu pilsētu. Vēsture nav bijusi skopa. Gandrīz 8 gadsimtus vijot Rīgas un rīcinieku likteņus. Ieklausies, kā runā akmeņa. Katra iela, katrs nams te stāsta par manas tautas pagātni, par tēvu dzīvi. Bet dzīve nozīmē nemitīgu cīņu, kur veco nomaina jaunais, nesot sevī nākotnes pārvērtību lielumu. Ceļot Daugavas krastā sev mītni, vācu krustneši nedomāja, ka tāreiz kļūs par Rīgas jauno ļeņiniešu pīli. Nolādot visus Rīgas iedzīvotājus, nespēja ar savu lāstu apturēt laicīgās dzīves gaitu zemes virsū. Kad Rīgā sāka saimniekot uzpūtīgā un nežēlīgā latviešu buržuāzija, šajā ielā atradās viņu politpārvalde, kur zveiriski nomocīja un no 4. stāva izmeta komjaunieti Frici Gaili. Arī tas nelīdzēja. Strādnieku kvartālos vēl ciešāk savilkās dūres. Pienāca 1940. gada 17. jūnijas. Komunistiskās partijas vadīti tūkstoši izgāja ielās. Arī strādnieks Boris Krišs. Viņš nezināja, ka vairs neatgriezīsies. Plec pie pleca, solis pēc soļa. Sākās izšķirošā kauja. Rīgas priekšpilsēta gāja uz centru. Pēdējais buržuāzijas šāviens, un šeit stāja pukstēt karsti degoša Rīgas strādnieka sirds. Bet tajā pašā dienā un stundā dzima daudzi jauni rīcinieki. Vai saproti, draugs, ka tagad viņi visi jau izauguši lieli? Viņi dzīvo, strādā un mācās šajā pilsētā. Iet pa šīm ielām. Tiem ir 20 gadu. Tikpat daudz, cik padomju Latvijai. Cilvēka mūžā ar 20 gadiem tikai sākas lielā dzīve. Bet arī šajā vecumā katram ir savas ikdienas gaitas un rūpes, kā jau visiem rīdziniekiem. Gadi. Izauguši ne tikai cilvēki, bet arī pilsētā. Jaunā strādnieku kultūras pils.
Rīgas telecentrs, Zinātņu akadēmijas tautā celtne, daudzas rūpnīcas, kuru jaunā produkcija nes Rīgas vārdu tālu aiz mūsu republikas robežām. Visu nemaz uzskaitīt nevar. Bet tagad nāc, pasoļosim blakus rīdziniekiem viņu ikdienas dzīvē un darbā. Centrālais universāla veikals. Ir parasta diena, parasti pircēji, ļaudis nāk un iet. Ievēro šo gaišmataino meiteni. Tā ir Rudīte Baltkāja, viena no 40. gada 17. jūnija bērniem. Izaugusi, viņa nevien pērk, bet arī pati ražo apavus. Kombinātā blāzma 500 pāru dienā iziet caur viņas rokām. Ar Ēriku Emkenu viņu vieno kopīgs darbs, īsta draudzība. Un kāda sagadīšanās, abas dzimušas vienas un tās pašas vēsturiskās dienas rītā. Bet tagad beidzas maiņa. Atgriezīsimies pie abām draudzenēm mazliet vēlāk. Atļauj man palepoties, draugs. Rīgā daudzi uzņēmumi pārgājuši uz 7 stundu darba dienu. Arī vefiešiem. Man gribētos teikt, ka viņu vidū nav neviena veca cilvēka. Ar jauneklīgu deksmi visi saka 7 gadi pirms termiņa. Tas nekas, ja sirmums matos. Galvenais, kāda tava sirds, attieksme pret biedriem un darbu. Svetlana Šošina strādā kolektīvā, kas cīnās par komunistiskā darba brigādes nosaukumu. Šodien Svetlanai ir dzimšanas diena, 20 gadu. Un kas gan tā būtu par dzimšanas dienu bez pārsteigumiem? Rūpnīcas sabiedriskās organizācijas sūta Svetlānu iegūt augstāko izglītību Ļeņingradas precīzās mehānikas un optikas institūtā. Tāpat kā pārējie vefieši, kuri mācās, viņa saņems rūpnīcas stipendiju. Tā nav dāvana, tā ir uzticība, kas jātaisno. Cik ļoti padomju varas gados izmainījies vefs, to īsti saprot tikai strādnieku vecāka varde. Vīri, kas paši to cēluši, kara ugunīs aizstāvējuši un atjaunojuši. Tas nekas, ja sirmums matos, galvenais, kāda tava sirds. Tad paveras visplašākie apvāršņi, un rīcinieki ir pieraduši pie jūras tālēm. Mana pilsēta, draugs, ir tuva Rada Baltijas jūrai. Kopš bērna dienām esmu pieradis atnākt līdz ostai, apstāties Daugavas krastā un vērot kuģus. Te ir tālu ceļu krustojums. Te sastopas austrumi un rietumi. Esmu iemācījies pazīt draugus. Zinu, ko domā tautas.
Esmu pārliecināts, ka visiem godīgajiem cilvēkiem ir viena laba vēlēšanās – ļaut kuģiem sastapties. Katram, kas ar atklātām domām ierodas Rīgā, ir par ko priecāties. Par mūsu pilsētas jaunību, par mūsu 20 gadiem. Šeit strādā 20-gadīgo brigāde, vienas ārodskolas, viens izlaidums. Vilim Lapiņam tas ir pirmais nams. Meistaram Staņislavam Kokinam 10. Viņš nevien cēlis, bet kara laikā arī glābis un sargājis uzcelto. Rīdzinieki mīl savu Rīgu, tādēļ Rīga aug un mūžam būs jauna. Vēl nesen šo vietu sauc par Āgenskalna priedēm. Padomju varas gados priekšpilsēta saugusi ar centru. Visa pilsēta kļūsi par ziedošu dārzu. Pirms 20 gadiem šeit bija smilšains klajums, kur buržuāziskā armija rīkoja savas parādes. Tagad komunāru dārzs. Katrs koks, katrs zieds te ir skaistākais piemineklis mūsu pirmajiem cīnītājiem par padomju varu. Jaunatnei arvien būs dārgas latviešu tautas revolucionārās tradīcijas. Izejot dzīvē, students Krollis sava diplomdarba tēmai izvēlējies sarkano latviešu strelnieku vēsturi. Viņu pulki vieni no pirmajiem aktīvi cīnījās par Oktobri. Viņi kopā ar Petrogradas strādniekiem stāvēja sardzē pie Smoļņija. Nāk atmiņās strelnieku himnas vārdi. Lai plīvo sarkanais karoks, lai atdzīvo komūnas gars, kas krituši brīvības cīņās, tos mūžīga piemiņas seks. Sarkano strelnieku paraugs iedvesmoja latviešu gvardu Stēvijas karā un iedvesmo arī šodien Jauncelsmes darbā. Komunisma celtniecība sasaucas republikā ar republiku, pilsētā ar pilsētu. Mēs palīdzam viens otram. Rīdziniekiem sen pazīstamais piena restorāns atsācis darbu. Te viss izmainījies. Galdiņu servīze, viesu apkalpotāju tērpi, telpu iekšējā apdare. Lielas izmaiņas arī ēdienu kafē. Pavāri nav taupījuši pūles. Un piena restorāna apmeklētāji ir apmierināti. Sevišķi bagātīgā izvēlē šeit latviešu tautas nacionālie ēdieni. Rīgas modeļu nams demonstrē jaunus tērpu paraugus. Daudzos tērpos sekmīgi pielietoti latviešu nacionālo ģērbu motīvi.
Cītīgi strādājot, Rīgas modeļu nama darbinieku kolektīvs rada patērētāju augstajām prasībām atbilstošu glītu, ērtu un izturīgu tērpu paraugus. Kādreiz mājoju es, skaistāk mīlis, kino varonis bija. Sapnis mani bildināja Žerārds Filips, jeb vismaz tas bija Yves Montans. Kad cits var savu mani sauca, viņš nav skaists un varonīgs nemaz. Ātri mulst un ātri nosargt traucās, tīrais zēns viņš brīžiem izliekās. Emīl, mans Emīl, tavs laiks kā pavasaris jāt, kā es lēnāk tev līdzās gribu jāt. Tik laimīgs, tik smaidīgs, tu manās dzīves maismījais. Emīl, mans Emīl, no visiem vīriem. Rīga oktobra svētku priekšvakarā. Svētku rotā pērkušās tās ielas, bulvāri un laukumi. Rosme un prieks valda visur, it īpaši veikalos. Republikas lopkopji pirms termiņa izpildījuši piena sagādes gada plānu. Kopā ar visu tautu Latvijas lauksaimniecības darbinieki guvuši ievērojamus panākumus. Palielinājies produktu sortiments. Bagātīgam svētku galdam daudz kas jāsagādā. Milgrāvī kuģu būves un remonta rūpnīcas strādniekiem uzcelta jauna kokmītne. Asāsim virsdrēbes garderobē un aplūkosim telpas. Tā ir viesnīcas tipa kokmītne ar visām ērtībām. Vienā no istabām māģīgi iekārtojies galdnieks Imants Springis un astreiznieks Arnis Ābele. Arnis gatavojas iestājai konservatorijā. Mācībām paredzēta īpaša telpa. Te mēs sastopam vakarskolēnus, viņu vidu virpotājs Edmunds Geivans un galdnieks Staņislavs Voilaks. Nepieciešamā literatūra tepat blakus, bibliotekā. Neviens te nevar sūdzēties par garlaicību vai vientulību. Августа отряд шведских военных кораблей в составе крейсера «Трекронер», эсминцев «Упланд» и «Гевля», направляющийся с визитом в Ригу, подошел к устью Даугавы. Традиционным салютом нации равнялись крейсер «Трекронер» и береговые батареи. Не по-летнему хмурая погода не охладила теплоты и сердечности встречи. Яркими цветами и дружескими улыбками
встречают рижане командующего отрядом шведских кораблей контр-адмирала Эрика Аф Клинта. Эрик Аф Клинт нанес визит контр-адмиралу Филатову. С первой встречи советского и шведского адмиралов установилась атмосфера дружбы и сердечности. Затем командующий отрядом посетил председателя исполкома Рижского городского совета Вильгельма Летцена. С ответным визитом на крейсер «Тре Кронер» прибыл контр-адмирал Филатов. Прибывание шведских кораблей вызвало живой интерес у рижан. Ежедневно сотни моряков сходили на гостеприимный берег. Гости знакомились с Ригой, ее старинными зданиями. Красивыми бульварами и парками, архитектурными ансамблями. Это были доброжелательные и любопытные туристы в морской форме. Еще один интересный снимок прибавится в альбоме этого фотолюбителя. Гости интересовались предприятиями города. Они посетили Рижский вагоностроительный завод и осмотрели новые комфортабельные вагоны. Дружба, как видите, завязывается быстро. Гости и рижане обмениваются автографами и адресами, этими своеобразными сувенирами, и отлично обходятся без переводчиков. Особым спросом пользовались балалайки, гитары и фотооткрытки с видами города. Все это на память о Латвии, о советской стране. А этих бравых парней родит любовь к морю и любовь к миру. Шведские моряки пришли на экскурсию в музей латышского и русского искусства. Они познакомились с работами молодых латышских художников и скульпторов. Гости знакомились с Ригой, а рижане с кораблями гостей. Здесь уже роли переменились, и шведские моряки были радушными и гостеприимными хозяевами. Беседы шли на самые разнообразные темы: о сходстве Стокгольма с Ригой, о знакомствах, завязанных на берегу, об увлекательной профессии моряка. Свыше 2000 рижан побывали в гостях на шведских военных кораблях. На борту крейсера «Тре Кронер» контр-адмирал Эрик Аф Клинт принимал гостей, представителей общественности Риги, офицеров армии и флота, деятелей науки, искусства и литературы. Контр-адмирал провозгласил тост за дружбу и добрососедские отношения. Этот тост близок советским людям, потому что наша страна всегда ведет политику мирного сосуществования со всеми государствами, независимо от их социального и политического устройства.
šajā nelielajā pagalmā līksmas čalas nerimst visu dienu. Mazajiem iedzīvotājiem patiešām ir par ko priecāties. Pat tēvs nespēja atturēties. Uz jautrajām rotaļām tūlīt posīsies arī mazā Gunta. Mazie nebēģi no sirds pateicīga laukuma iekārtošanas iniciatoriem, namu pārvaldes aktivistam Teodoram Rozenbergam un pārvaldniekam Fjodoram Hmeļņickim. Par šādu laukumu iekārtošanu der padomāt katrā namu pārvaldē. Parasta diena Rīgā, kur tāpat kā visā mūsu zemē, padomju ļaužu dzīve kļūst arvien gaišākā. Tomēr dažreiz vēl jāsastopas ar pagātnes atliekām, kas traucē mūsu dzīvi, rada riebumu un sašutumu. Paskatieties uz šiem dzērājiem. Ne tikai šeit, bet arī darbā un citās sabiedriskās vietās jūs varat sastapt šādus huligānus. Laiks tos novākt no mūsu ceļa un nogādāt drošā vietā. Tur, kur jau atrodas, lūk šie. Esiet pazīstami, šūšanas kombināta brigadieris Vaivats, maizes veikala vadītājs Lučņikovs. Vai tiešām viņš spēj kaut ko vadīt? Par kārtību ielās gādā arī milicijas palīgi. Labākajiem no viņiem par aktīvu cīņu pret sabiedriskās kārtības traucētājiem pasniedz godarakstus un vērtīgas balvas. Cīnīties pret kaitīgajām pagātnes atliekām tomēr nav tikai milicijas un tās palīgdienesta darbinieku uzdevums, tas ir katra padomju pilsoņa pienākums. Как стремительно сегодня твоя жизнь, моя родная Рига. Сегодня. А тогда, казалось, камни твои плакали. Вся страна спешила на выручку тебе. Rīgas aerodromā jauna lidosta. Tās veidošanā piedalījušies mūsu republikas labākie celtnieki un lietišķās mākslas meistari. Visapkārt paveras acīm tīkams skats. Te viss kalpo pasažieru ērtībām un patīkamai atpūtai.
Ну что, ждем? Ждем. Padomju valsts rūpējās par ērtu un ātru satiksmi. No Rīgas uz Tallinu attiec pirmais dīzeļa vilciens. Sudrabotais tērauda Rūmaks noskrien attālumu par 4 stundām ātrāk nekā parastais vilciens.